es midzinu bērnus, tikmēr Krišānis lejā slīpē, šitāds pats troksnis uz laiku mājās ir. Tēti, es gribu ēst. Maizi uztais savu maizīti. Un viņš vienkārši paņem šito savu aparātu, aizstūrē tur, kur viņam vajag, paņem maizīti, uzsmērē sviestu. Zīmols Ete ir nācis no mūsu dēla. Mūsu vīzija ir nevis būt pirmajiem, labākiem vai vairāk, bet vienkārši, lai katram bērnam ir sava ete, un tas ir principā ietver to. Ja katram bērnam uz baseles būs ete, tad jau būsim tie pirmie un labākie. Mūsu bērni jau arī zina, ka kur mēs katru dienu ejam, jūs ejiet strādāt, lai citiem bērniem arī būtu etes. Lēnā garā audzējām paši tos savus muskulīšus, audzējām to apjomu paši ar savu darbu. Jo sākumā jau divatā visu darījām. Es biju dekrētā mājās, Krišjānis kā bezdarbnieks, jā, un tad viņš tā man mēnesi saskaņa, mēs varam slīpmašīnu nopirkt. Es tā paskatos, labi, nekur neizklaidēsimies nopērt slīpmašīnu, ja. Tāds pirmais tāds lūzuma punkts, kur mēs sapratām, ka mums ir jāizvēlās ceļš, vai mēs paliekam pagrabā, vai tiešām sākam ražošanu, bija tāds pats jau pieminētais pirmais projekts, kur mums viņu apstiprināja, bet mums lauka atbalsta dienas pateica, uzrādiet telpas, kur jūs uzstādīsiet to frēzi, mēs dodam jums naudu. Protams, ka mēs riskējām, mēs pareiķinājām, it kā tanī laikā likās varam atļauties. Šodien es rēķinātu, es noteikti pateiktu, nē, mēs nevarējām to atļauties, bet labi. Un kur tu tagad ņemsi vienalga 1000, 5000 kaut kādu projektu realizāciju? Nereāli. Bet tieši šī kombinācija, līderis un altums, tas padara to reāli. Ja tev ir kaut cik dzīvot spējīga ideja, tas ir tas veids, tā ir tā atsimītie, kurai iet cauri. Tā mēs 3 gados līdz 20 cilvēkiem esam aizauguši un paši vēl neaptveram, ka... Jā, man vajag vēl 2 lielās iekārtas, lai es varētu jau to iedomāto 100 vienību dienā daudzumu vēl sareizināt ar 5. Un tad ir labi.